skatāmā periodā, un tas ir ļoti, ļoti nopietni, ja? Valsts nākotnes izredzes nav diezgan cik spožas. Nu, ņemsim to pašu 2100. gadu, ja? Ja mums ir apmēram 500 000 iedzīvotāju un pieņemam esošo vecumu struktūru, kur vairāk kā puse patiesībā ir nestrādājošie, kas nozīmē, ka cik tam mums paliek tur kaut kādi 200 000, ja, kam tad jāuztur tie nestrādājošie un visa valsts. Jautājums, vai tik maz cilvēku spēj uzturēt valsti, vai spēj pastāvēt valsts tāda, kāda viņi ir šobrīd ar tik mazu iedzīvotāju skaitu? Es domāju, ka nespēj. Ja. Citiem vārdiem, tas, ko šie skaitļi saka, viņi saka, ka valsts nākotnes izredzes, viņas nav diezgan cik spožas. Un kas ir pats sliktākais, ir tas, ka te neiet runa par kaut kādu tālu abstraktu nākotni. Te iet runa par kaut kādām lietām, kas ir burtiski ar roku jau sasniedzamas un ar acīm apskatāmas.